ievadam mēs 31. Tonī, bet virslīgas kārtu Esplanādes stadionā un BFC Daugavpils pēdējo reizi šajā sezonā tiksies ar futbola klubu Meta. Šī sezonas pirmo daļu 4. pozīcijā ilgi komanda atradās. Sezonas sākumā arī vispār līderi bija, bet tagad Bruno Melnis un garām vārtu stabam bumba paripo. Izcela sadarbība pretinieku soda laukumā. Tālāk jau Bruno Melnis. Melnis no pie soda laukuma robežas. Tas vienmēr bīstam un tagad tālstiens un teiks Dāvids Orols izcili noreaģē. Arī nebija pat varbūt tas precīzākais sitiens. Tālāk jau jāmēģina soda laukumā bumbu nogādāt. Centrējums arī sako un sities pa vārtiem no Zeleiko. Nu, te visu paspēja arī vārtos izdarīt Alvis Sorokins. Izcili nospēlē Raščevskis, gan skaisti, gan tāpat laikā arī efektīvi un arī pats centrējums. Tendence uz maiņu. Būt metiešiem, kāds no šiem 3 futbolistiem. Tagad Fofana un te gan varētu būt 11 metru soda sitiens. Tā arī notiek. Ļoti neuzmanīgi nospēlē Ivo Minkevičs, arī dzeltenā kartīte. Spēles 71. minūte, ļoti atbildīgs brīdis un bumba ir vārtos. Pirmie vārti virslīgā savā 3. sezonā Glebam Žoleiko. Tās arī tās mazās viltības provokācijas, ko parasti mēģina mainieki izdarīt un vārtu pārliknis. Tikmēr bumbu atvairīt. 5 minūtes būs kompensētas. Buzirevskis, Grabovskis un ir bumba ir vārtos! Kristaps Grabovskis. Otro spēli pēc kārtas viņš gūst vārtus un Grabovskis, šīs spēles galvenais varonis, vismaz Metas sastāvā. 1-1 noslēdzas ar šādu rezultātu 31. kārtas pirmā spēle starp BFC Daugavpili un Metu. Spēle start turnīra tabulas 3. vietas īpašnieci Valmieru un viesiem no Galvaspilsētas Auda. Dievs pie mums netiek, bet Dievs Lozrāķis un apskrien pretspēlētāji. Dievs piesauc priekšā. Piespēl soda laukumā un tur Kurvojs pieslēdzījies un bumba ir vārtos vai būs aizturējis, kas ka nav. Mēģēja pacelts tiesnešu karotiņš un rezultāts nonāk līdzsvarā. Abdul Rahmans Taivo. Uz priekšu, tur priekā Guruls, galvenā vietā cīnīties, tad kā divatā. Dietamāra Ndoja, bet citiens būs, nebūs, ir citiens, bet nav vārti. Tomēr divatā senegālieši noorganizē uzbrukumu, bet uzvaru, tad Martis Pārstaviņš ir viss iespējas diezgan saru un potenciāli Audai arī iesaistīties ciņā par šiem bronzas medaļām. Un te tāpēc tie noši, bet ar otro bumbu koši netiek galā un rezultāts kļūst to mainieku pēc 1-2. Auda uzvar gaisu, bet epizodu turpinās. Ģulks, vai būs piespēle? Ir piespēle. Diezgan tālu sanāk un piespēlē un vārti! Valmiera mazākumā! Tādas tas līdz pēc aizmuguri tiek parādīta. Mēs uz kaltēju, ka pirmajā sākumā atbrauc Rīga FC. Tāpēc no sauc rindās un, 3-2, bet uz otru pusi. Tikko Valmierieši tikai uzvarējuši 3-2, bet Auda uzreiz pēc kaltēju maiņas parāda. Futbola virslīgas 31. kārtas spēle. Laukuma saimniece Grobiņu uzņems Turkums 2000 Telnas vienību savā laukumā. Gaužs pats iespēle soda laukumā, būsīties pa vārtiem un kas par momentu un bumba ir vārtos, bet Grobiņieši protestē, jo šķiet, ka vārtu jums arī šeit netiek skaitīts. Tūdaļ pat redzēs markā no šo momentu. Tudrēs guļ uz savā 44. numuru izpēc Zakarija Stargujai. Un tiek ieskaitīts tomēr šīs te vārdu gūmas novēlots, bet 1-0 Grobiņu vadībā. Uz priekšu Debrecons.
sitiens pa vārtiem un Kaspars sēja. Jā, bija teksts. Vairāk mainās Iece. Tagad Samuēlos iespēlē Sodlūpa, sitiens pa vārtiem un 1-1 minūtē. Samērā atjauno neizšķirtus tablo Tukums un vārtus gūst Arturs Krānsmans. Tā kā pagaidām demonstrēja joprojām saliedēt futbolu. Šis ir tāds svārstīgs jobs komandas cenšas joprojām atgūt vadību, vai to izcīnīt šeit Līzunovs un vārti. Skaisti piesauc vārtu guvumu un pēc Krānsmana piespēles Valērijas Līzunovs. Tagad var gaidīt arī padomāt par uzbrukumu. Rogovs piespēles priekš nonāk līdz Kaušelim. Kaušels arī tiek meistri garām pretspēlētājām. Uzbrukums seko bloķē šo te viņa izpildītos sitienu Tumanovs. Bunkram paliek spēlē un tagad gan tā atstāja laukumu. Nu, teicams moments 40. minūtes ievadā bija Tukumam, lai pēc tā. Mums izspēlēs ārā ātri bumbu maina īpašnieku vairāk šeit. Tukumam lieliski iespēja gūt vārtus, tiek jau apvadīts Arčums Mališs. Pēc gan sitienu neizdevās izpildīt Arturam Krānsmanim. Nebija tālu no tā, lai gūt otros vārtus šovakar. Jo rezultīvs šodien bija. Jāatrodina zaudēs, kas arī tuvu šīs sezonas ilgākajā neveiksmi virknē. Šeit mēģinājums apdraudēt pretnieku vārtus, bet brīvsitins. Sitiens pa vārtiem un vārtiem. Mačs ir noslēdzies. Rezultāts pēc spēles tāds pats kāds pēc pirmā puslaika. Tukums 2000 Kelns vienība izbraukumā ar 2-1 sarūktina Grobiņu. Tonibeta futbola virslīgas kārtajā mačā Riga uzņems Liepāju. Abi divi šobrīd Riga pamatsastāvā. Skatāmies ar Ķaga centrā Joms un Kaspars sitienu no Edvarda Daškeviča. Šie varēja būt ļoti skaisti vārti, ja bumba ielidotu vārtos. Daškevičs ar kreiso kāju puspagriezienā, akrobātiskā lēcienā. Un tad Hikovani, kas par kļūdu šeit, nu te Marko Regšam bija jāgūst vārti. Tagad arī pacelts karotis, viņš nezinu, kurā brīdī, varbūt jau pēc tam, bet pa bumbu netrāpīja šķiet, ka Babičs. Kamelo un Genā ar bumbu. Kamelo, Genā piespēlē pa kreisi Daškevičam, Daškevičs par Kangaru. Daškevičs gar vārtiem un rāda, ka trāpīs par roku. Daškevičs pretiniekam. Te var ar 11 patru sodastienu pamatīgu triecienu dabūt Liepājas komanda. Jā, nu kreisā roka ir vairāk izpasta tūtu. Un pa šo kreiso roku trāpa, jā, nu te gan. Man jāpielabo savs iepriekš sacītais. Miris ieskrienās, sitiens par Petkoviču pārliecinoši realizēts. 11 metru soda sitiens, 1-0 Riga vadībā 52. minūtē. Un te ir 2-0, tas ir atkal Ravīris. Aizmugurē, ir aizmugurē. Vai tagad Liepāja, kas par pretsmugumu iekrīt Rīga? Kaut ko tur babamulsā savārīs, kaut kādas ziepas sitiens pa vārtiem Zomers, Stāvas un Kongi. Tas ir Kritam Zomers pamatsastāvā. Un tas ir Zomers vārtu cietoksnī. Tieši viņš glābj un izvēl bumbu no vārtu stūra. Ar presingu Liepāja visas sezonas garumā ir liels problēmas. Tagad izgansies par Tienu Ramīrisam. Ramīris sitiens ar kāju Petkovičs. It kā 1-0, it kā tāds līdzīgs uz spēles sākums, neizšķirts puslaiks. FS Jelgava Zemgalsumskajā centrā uzņem RFS. Viņš ir ārpus pieteikumā, bet Jelgavai pirmais uzbrukums piespēlē un no kaisa sitiens Krikošs bīstāms. Glābjas RFS. Ļoti labi uztrāpījuši šo bumbu. Arī atskrēja Armands Petersons un pirmais moments Jelgavas komandai 11. minūtē. Sekrēnos pirms brīža. Lagadze Ikaunieks garām vārtiem. Jānis Ikaunieks vienā pieskārienā. Lagadze, bet šeit kļūda notiek un brīvība ir Džiki garām vārtiem no tas Džiki. Tā kā apturēja Petersons Lagadze, jo Eiropas laikos sogu patīk kļūst par pamatsastāvu spēlētāju. Un tagad piespēlēs mugurām un tagad gan nav aizmugurēn Džiki, bet Džiki arī nav precīzs. Savaņieks labo kāju, izgājienā šeit bīstami un vēl viens sitiens Rikošs bumba ir vārtos. RFS gūst vārtus laimīgā kārtā un varat redzēt kāras emocijas. Šeit, kurš tad uzsita balots, Rikošs vēl sekoja.
Uz to stāblu bumba, kur vārtu priekšā un uz Oglu sitiens atvēra Kudrjavcevs. Tā bumba atsaca pie Oglu. Savaļnieks ar labo kāju uz to stāblu, izlas bumba uz Oglu. Šoreiz trāpā 2-0 un tikai 76. minūtē. Gandrīz visi jautājumi ir noņemti. RFS aizved gana sarežģītus 3 punktus no Jelgavas.